Skaidrs, sveiki, skatītāji. Pilna garāža ar močiem. Tur, kā vecos labos laikos. Par tiem arī pastāstīšu. Nu, lūk, vāksim kopā dzinēju. Kusim. No jaunumiem man ir tāda štēlē. Toros. Tas ir metināmais agregāts. Nopirku. Ērģimēs. Valkā. Kraču māja un dārzam tur viņš maksā, 140 eiro. Rīgā viņš 150 maksā. 10 eiro ekonomija. Es nezinu, kaut kā tā. Es gan nemāku metināt ar viņu, bet, man tagad ir ar ko mācīties. Lūk, elektrodas es arī nopirku. Kāse, kājā. Mētājās. 6 eiro maksāja. Kaut kā vajadzēs izmēģināt. Vadi arī ir. Nezinu. Atver vaļā, paskatāmies, cik viņi gari ir. Bļāvis, kaut kādi diezgan garš. Tāds. Kaut kādi, cik ir? Kaut kādi 2,5 metri ir, toši 3 metri. Jā, labi. Paskatīsimies. Masa spaila. Spaila. Arī tikpat 3 metri, kaut kādi ir, jā. Te ir ķipa varš. Valsiņas. Čiriks viena vada, bļēns, dārgāk. Es iepriekš varēs vieglo ziemā pielaist. Tačna, bļēns, jāuztais klems. Man ir 2,5 metrīgi tāda vada, bet bišķi pa īsi. Vajadzēja pirkt, 3 metrus, un tad būtu čotka. Lūk, bļēns, baigi, jā. Lūk, te poziņa, te tas, te šitas. Gan būs labi. Lūk, labi, pagaidām, gatavojamies. Lūk, uzstādīsim jaudas vārstus. Laikam šitā te. Kaut kā, jā. Reku viņi ir aizvērti. Reku viņi ir atvērti. Un 2 gabali. Un otrs. Šitāds te. Baigā fīča. Iesmērēsim ar varas mērīti. Vai nelaiž garām, vai nepiedeg. Es nezinu. Mašku nevajag, bet es tā izdomāju. Labi, parunāsim pa komentāriem, kurus man ir sarakstījuši diezgan daudz. Viens no tiem. Tātad, protokolu viņi sastādīja tamdēļ, lai nofiksētu gadījumu. To, kad koks nogāzās, piefiksētu gadījumu, kad vispār tāds ir noticis. Jo, pirms tam zvanīju ugunsdzēsējiem, tie vispār necēla klausulu. Acīm redzot, cilvēkiem daudz darba bija tur visādi tur. Lūk, tad tur bija, kam es vēl zvanīju, policijai zvanīju. Un tad viņi teica, kad piebrauks pašvaldībnieki. Lūk, par bembiem. Ir tā, ka man arī patīk BMW. Lūk, man viņi ir bijuši kaut kādi 3 vai 4. Nav svarīgi. Vienu es atstāju Luksoforo. Tas gan nebija mans, tas bija māsas. Uz Gogaļa ielas. Toreiz vēl bija 525. 27. bet 5. motors tur iekšā bija tādi veci. Toreiz gribējās jaunāku, tagad bļēns viņš. Jaudīgs, foršs, un palika Luksofora. Diemžēl. Un neko darīt. Lūk, tam man bija 316. laikam, baltā krāsā. To man sasita, tad man bija 516. Vai ne, 518. Man viņš patika, bija balts, smuks, foršs. Lūk, bļēns, un viņi man sasita. Un kāpēc viņi sasita? Lašāras, tāpēc, ka arī brauc saka, es domāju, tu aizbrauks. Kur tad? Es saku, ko tu tur neredzēji? Balta pakaļ sarkans lukturs. Es domāju, tu aizbrauks. Lašārā.
Nokrist. Nu, lūk. Un tad bija tā, ka man apnika sods maksāt. Bļēns, maksā. Tik līdz pagriezās, bembis. Nu, tad es pārsēdos uz citu mašīnu. Nu, viss, man vairs sodu nav jāmaksā. Tāpēc, kad es kāpēc pārējai nepārkāpju noteikums. Nu, lūk, neuztraucies. Tagad ir trakāk nekā bembis, tagad parādījās ar elektromobīļiem. Tie arī, viņi ekonomē uz elektrības. Viņi nerāda pagriezienu luktus, viņi lien nagļakā no autobusu joslas. Vienreiz man sanāca tā, ka viņš man pat pidžinājās, ķipa, es mēģināju pārkārtoties, izbraukt laukā, viņš man panāk pakaļā un vēl pidžinās. Ej, tu nost Rīgas centrā, bļēns, pidžināties man, ķipa pabīties, es te braucu, ja. Tad viņi izbrauc no autobusu joslas, ja. Es te kungs un ķēniņš, un kaut kā tā. Tā kā nepārdzīvo. Tūlīt tad bembisti nomierināsies. Nu, lūk, nu tā, tālāk. Viens man uzrakstīja komentāros par ceļu satiksmes noteikumiem, ka tur ir noteikumi, ka tā bloķē ceļu, tur blā, blā, blā. Ko es varu atbildēt šajā sakarā? Vecīt, nav jau lieta tāda, ka tur bloķē, nebloķē ceļu, vai vēl kaut kas, vai noteikumi. Mēs visi viņus pārkāpjam. Ir atkarīgi mūsu izvēle. Ko mēs darām tajā brīdī? Es varēju aiziet mājās un skatīties televizoru, vai varēju palīdzēt. Es palīdzēju, kā nu varēju, vai nu arī kā gribēju. Nu viss. Vairāk tur nekādas, pazemes akmeņi vai ne, bet kas tur ūdeņi arī nekāda nav. Ir viss mūsu izvēle. Vai nu mēs to daram, vai nu nedaram. Un viss. Kaut kā tā. Diezgan grūti savākt. Nu, lūk. Tā, kas tur vēl bija kādi komentāri? Par karmu. Par karmu man vienreiz, māsa teica arī tur. Ka tev karma, tev tā. Es saku, es jau palīdzu tantukiem pāri ceļam, vēl kaut kas. Nu, lūk, kas attiecās uz manu karmu? Man viņa ir tīra. Vienīgais, es viņu varu noskalot ar alkoholu, lai viņa būtu vēl dezinficēta. Man vairāk nav variantu. Man ar visu karmu ir viss kārtībā. Nu, pa palielināmo stiklu palielināmais stikls. Mēs viņu izlabojam. Nu, lūk, viens rakstīja man pa zāļi. Kā es dabūnu tik asu ķēdi. Man galvā ķēdes un no zāļa tagad ko parādīt, kā viņš strādā. Bet es jau nopirku šitāds struntu. Nu, lūk, šitāds strunts. Tu ķipa viņu uzliec ķēdei virsū. Un tad ir vienā virzienā pa tādiem rullīšiem braukā. Un apmet viņu riņķī, kad otru pusi ķēdi. Un otrā pusē ar vīlīti čik. Nu, es jau šitā te izmanto. Jo es arī nemāku ķēdi asināt, bļēns tur. Es vienreiz strādāju smilteniešiem. Viņi laikam tur no kopš bērnu kājas māk ar vīli strādāt, viņiem tur tā ķēdi uzasināt. Es nemāku. Tāpēc izmantoju šitādu stelu. Nu, ja nu kādam vajag. Nu, un kaut kā tā. Tagad jāsaprot, kā tie sūdi vācās kopā visi. Nezinu, tur ir tur, tur ir te. Kaut kas interesants. Labi, pagaidām, es te paspēlēšos. Jā, nu kas, rakstat komentārus, rakstaties, parakstieties uz kanālu. Gan jau būs kādi jaunumi, vai vēl kaut kas, dzīves notikumi. Drīz pabeigsies tramvaja līnijai. Vēl viens brīnums, ne, bet tas, kā viņš saucās, Sliežu ceļš. Pīķeros posms, jā. Lūk, pieturs Sliežu. Tā kā notiek. Kaut kāda brīnuma jau notiek. Nu, lūk, savāc to mehānismu. Lūk, teiksim,
Šitā te ir jābūt. Laikam, vai otrādīgi jābūt. Mašku otrādīgi jābūt. Abi nav svarīgi. Jo, redziet, čiks svārsti uz iekšu, uz atpakaļ, uz iekšu, atpakaļ. Un tur paskatās caurums mazāks, caurums lielāks. Caurums mazāks, caurums lielāks. Mazāks, lielāks. Maz, liels. Nu, lūk, ja šito štoku vilks laukā, neklapējiet. Viņam šitanī vietā ir tāda tā kā atslēdziņa. Vajag izjaukt laukā, viņu pagriezt līdz momentam, un tad viņš pats izliks laukā. Es vienkārši redzēju, kā ir izjaukt. Ja es nezinātu, es viņu izlaustu. Nu, lūk, tā kā netaisiet manas kļūdas, pagaidām. Nu, ne gluži manas, bet nu tik un tā. Jo kāds jau obligāti būtu izlausis.